Sveiks visiem! Garažas stāsti. Redz, kāda lieta sapirkt ir vesela kaudze ar detaļām šīs, man vajadzētu šodien samainīt visas. Varam apspriest to kvalitāti un vai jēgas to bija darīt vai nē. Nu, protams, sākušies ar gultņiem. Tos vienmēr vajag mainīt. Firma mums ir GSP. Labi zinu, ka tā nav dārgā firma. Jā, bet, kas tajā mirklī man bija kāda rocība, tādas viņi paņēma. To man vajadzēs nomainīt. Tad man darba plānā ir mainīt puses gultni. Tas tāds sačabējis, aprūsējis. Tādas aizdomas, ka viņu vajadzētu mainīt. Un es viņu ar mainīšu. Viņam nopirku es arī šo sjomņiku. Kaut kādā veidā es viņu nomainīšu. Tad, ja es arī gar puses grābstos, tad es nopirku ar nomainīšu eļļu pie reizes. Jo tāpat ņemot ārā puses, man viņš izlīst tā eļļa, jā. Un tad man ir amīši. Amīši, protams, arī motoreļļu mainu. Motoreļļas mainu, reiz 10 000. Un tad es nopirku putekļu sargus uzreiz amīšiem. Amīšus izdauzīju pa Rīgas ielām. Nopirku pašus amīšus Bilsteini. Vadījos pēc tā, ka tā nav pati lētākā, pat sliktākā firma. Bet arī jau nav pats, priekš darba mašīnas neko vairāk arī tā kā es domāju nevajag. Sākas ar šitie putekļu sargi un Baby Bilsteini. Bilsteini šitos te arī pie reizes nomainīs, lai ir labāk jauni, it kā tur nekas nekrakš, nečīkst tiem amīšiem, bet amīši paši tek, ir padzīvojuši tomēr laikam. Jā, kādam autiņam, es jau pašu galveno aizmirst droši vien, kas tad ir, kas notiek tad ar Toyotnieku. Toyotnieks patreiz stāv, tur elektriskās problēmas man ir ar to piekabes, to kontaktu, un tur es risinu, bet, nopirku es Voldiņu, Volviķīti. Es viņu pa Voldiņu, viņš man palīdz braukt uz darbu. Patēriņš mazs, puses mazāks nekā Toyotniekam, un tas arī bija galvenais iemesls, kāpēc es, paņēmu to Voldiņu. Ekonomiskāks, mazāks, un visur var iespraukties, ja pa Rīgu jābraukā, tad zini, tā lieta. Par šīm te lietām tātad GSP gultnis. Varbūt, ka nevajadzēja pirkt, varbūt vajadzēja pirkt šo. Varbūt jūs tur rakstiet, šis būs pirms Mapko gultnīca. Tā kā skatījos tur, ka arī nav sliktākais. Kas tur, pa Bilsteini amīšiem, ko jūs varat uzrakstiet. Vai tie ir, uzrakstīts vāciešu, jā. Nav zilda dzeltenais tas, kā viņš tas B8 vai kā saucās tas amīts, bet, es domāju, ka priekš Volviķīšu mazā pietiks man. Viņš diezgan stingrs ar turās, kopā nav tāds, ka tur kaut kas grabētu baigi un ko. Labi bija man piedzīvojumi ar Volviķīti, jā. Ko es varētu pastāstīt par saviem piedzīvojumiem tehniski apskatē. Gads ir nobraukts. Pa mēnesi es nobraucu aptuveni 4000 plus mīnus, citreiz vairāk, citreiz mazāk, kā kurā vietā uz darbu braucot. Un tad, es pildos tajā, viršu tajā uzpildes stacijā. Nezinu. Pastīsimies tās atgāzes, ja. Tā tad atbrauca viņš uz Latviju. 3 gadus atpakaļ, var teikt, jā. Var teikt 3 gadus, jā. Tur rēķina, ka varbūt 22. viņš atbrauca. 23. viņš atbrauca. 2,5 gadi varbūt. Tā. Un tad viņam, redz, ir 1,25 atgāzes. Pēc tam ir 2. Jau nākošajā apskatē. Un tad es gāju pirms kaut kādu 1,5 mēneša 4,99.
Es jau saķēru galvu, es domāju, kaut kas ar sprauslām nav riktīgi, un vēl varbūt kaut kāda vaina. Nu, panervozējies, bet es saprotu, ka šogad daudziem ir problēmas ar tām atgāzēm. Es domāju, ka tas nav nekas svešs nevienam. Un tad ko es darīju? Atkārtotajā pārbaudē man ir 0,79. Ko es darīju? Es mēnesi nobraucu uz tā sprauslu tīrītāju, tā ķīmija pievienot degvielai, jā. Protams, iedevu ritīgi ručkā, tur izgāzēju visu to. Izpūtēji nemazgāju, tā kā daudz iesaka, ka tur vajag mazgāt vai ko. Vienkārši, tupa devu apgriezienus. Braucu tur ar 2., 3. Cik nebija žēl tā, lai izpūšu visus tos draņķus. Bet kas man fascinē, tas, ka tā starpība ir 4 vienības. Vai tā nav, vai vienkārši ir izšūpojuši tai tehniskajā apskatē, bet kā gan viņi var izšūpot? Tur jau elektronika viņiem parāda, ne viņi tur var pierakstīt, ne norakstīt. Ko rāda, to ieraksta. Tāds man bija tas piedzīvojums. Bišķis tā kā panervozēja šitā sakarā. Kaut kā tā. Tāda man piedzīvojuma bija ar Voldiņu. Tas šo jāmēģina šodien sastūķētot. Kaut kad jau es droši vien filmēšu, kā man tur sanāks, operātori man nav. Un filmējies no rokas. Tā kā tā nebūs tāds garai epopeja, tā kā ar to ietnieku. Kaut ko mēģināšu safilmēt. Tas jau tāds video vairāk pašam priekš sevis, bet es ļoti vērtēju tos padomus, ko jūs man dodiet. Stipri palīdzējiet pie to ietnieku. Tā kā tiem garažu stāstiem ir tāda atpakaļ saite ir, vērtīga priekš manis. Kā priekš cilvēku, kurš pats savu auto remontē. Labs, tā jau satiksimies kādā kino. Domāju, ka safilmēsim, tā būs.